Cik bieži jūs aizdomājaties par savu veselību? Mani sauc Katalīna Švāba, un es mācos Aglonas vidusskolā 11. klasē. Es bieži aizdomājos par savu labsajūtu, tādēļ meklēju informāciju internetā, bet vai tas ir pareizi? Taču drošāk būtu mācīties par to skolā un jau no agra vecuma, lai nākotnē nesastapties ar tev nesaprotamām veselības problēmām. Un mana ideja ir par to, lai skolās ieviestu jaunu mācību priekšmetu – veselīga dzīvesveida pamati, kur skolēni iegūtu būtiskas zināšanas par nākotni. Pajautāsim mūsu skolas skolēniem un skolotājiem, ko viņi domā par to. Ko tu domā par to, lai skolās ieviestu jaunu mācību priekšmetu veselības mācības, kur stāstītu par higiēnu, par pubertāti un veselību? Man šķiet, tā būtu ļoti interesanta stunda, un šādas tēmas ir ļoti aktuālas pusauģiem, tāpēc es esmu tikai par. Kā tu domā, vai būtu labi skolās ieviest tādu jaunu mācību priekšmetu, kur stāsta par veselību un par higiēnu? Jā, tas būtu interesanti paklausīties no skolotājas, ko viņa mums pateiktu un padunāt ar klases biedriem. Kā jūs domājat, vai būtu labi skolā ieviest jaunu mācību priekšmetu par veselības mācībām, kur stāstītu par higiēnu, par pusauģu dzīvi un veselību? Es domāju, noteikti vajadzētu ieviest šādu mācību priekšmetu skolā, jo daudziem skolēniem mājās ir tādi apstākļi, kur vecāki varbūt neuzdrošinās stāstīt un runāt par šīm tēmām. Un tomēr skolā strādā profesionāli pedagogi, kuri varētu bērniem, skolēniem pastāstīt gan par personīgo higiēnu, gan par jauniešu dzīvi un citām lietām, kas tiešām uzlabotu jauniešu veselības kvalitāti. Paldies! Aicinu nobalsot par šo tēmu, ja tā tiešām šķita aktuāla un sabiedrībai vajadzīga.